Mani sauc Justīna. Šobrīd esmu Riseba biznesa psiholoģijas programmas studente un Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunā soliste. Savu ceļu uz mentoru programmu sāku līdz ar 1. kursu, kad sapratu, ka man trūkst kaut kādas specifiskas zināšanas vai kādas atbalsta personas manā ceļā mācībās. Un līdz ar to pieteicos šai programmai un nevienā brīdī neesmu nožēlojusi, ka esmu to izdarījusi. Man ir bijusi ļoti forša pieredze ar manu mentoru. Viņa man sāka palīdzēt 1. kursā jau. Mums bija iespēja pieteikties šai programmai, un tieši tajā brīdī es jūtu, ka man ir nepieciešams šis papildspēks, man ir nepieciešams cilvēks, kas palīdzēs man izprast, kā labāk darīt lietas, kā labāk izprast informāciju, kā es varu pielietot savu zināšanas reālajā dzīvē. Un aizpildīju anketu, nosūtīju uz Risebu. Un man atnāca jau pirmā atbilde ar to, ka man ir piemeklēts mentors, vai man šis mentors apmierina, vai man patīk, vai mums ir kopīgas intereses. Un izlasīju, ka mana mentori ir kādreiz bijusi dejotāja, kas man likās ļoti interesanti. Un es domāju, kāpēc lai es nepamēģinātu, gan jau, ka tad viņi arī sapratīs labāk mani, izpratīs kaut kādas manas problēmas, ar kurām es saskaros ikdienā, un labāk izpratīs, kā var man palīdzēt šajā ceļā. Un tā jau 3 gadus es strādāju kopā ar savu mentori. Nevienā brīdī neesmu gribējis viņu nomainīt, jo viņa man ir sniegusi tik daudz zināšanas un tik daudz kaut kādas iespējas, kuras es iespējams pati nekad nebūtu pamanījusi. Man liekas, ka tā ir viena no lielākajām priekšrocībām, ko vispār mentors var sniegt savam mentorējumam. Un noteikti var minēt, ka priekš manis lielākais atbalsts bija tieši emocionālais un psiholoģiskais atbalsts. Jo brīžiem mēs iestrākstam kaut kādos posmos, mēs nesaprotam, kā pareizi rakstīt kursa darbu, mēs nesaprotam, kā man pareizi uzrakstīt kaut kādam pasniedzējam, vai kā man labāk noformulēt šo vai to teikumu, vai ko šis vispār nozīmē. Un tieši tajos brīžos mentors ir tas, kas var pieslēgties, nākt palīgā, nomierināt, pateikt, ka visi šim iet cauri. Tas ir tikai viens posms, un vienmēr palīdz nonākt līdz kaut kādam risinājumam. Un es pat teiktu, nevis kaut kādam, bet tas risinājums vienmēr ir uz visiem 110%, jo beigās ir gan gandarījums, gan prieks, un manā gadījumā mans mentors arī dala šo prieku kopā ar mani. Es jūtu, ka tas priekš manu mentoru nav tikai darbs, tā ir tāda sirdslieta, un viņš no sirds vēlas man palīdzēt. Un tā kā esmu tālmācības studente, tad man jau īpaši trūkst cilvēka blakus vai tā pasniedzēja, kas varētu palīdzēt un varētu izskaidrot lietas. Un tad mentors ir tas cilvēks, kas, manuprāt, ir vajadzīgs katram tālmācības studentam, jo viņš palīdz nepadoties, viņš palīdz izprast, atrast iespējas un novērtēt kaut kādos brīžos arī paveikto, ko mēs brīžiem aizmirstam izdarīt, un kas mums liekas pašsaprotam, viņš parāda to pilnīgi citā gaismā. Un manā gadījumā mans mentors man ir kļuvis par ļoti slavu draugu, ar kuru es noteikti arī turpmāk vēlos turpināt savu sadarbību. Man šķiet, ka nav tādas vienotas formulas, cik bieži man būtu jātiekās ar mentoru. Katram tā formula varētu būt nedaudz citādāka. Kādam labāk patīk tikties klātienē, kādam labāk patīk tikties tiešsaistē. Un viss ir atkarīgs no studenta un mentora, kāda ir tad viņu veiksmes formula. Manā gadījumā es tikos savu mentoru gan klātienē, gan tiešsaistē, jo kā tālmācības students es vairāk gribēju tikties klātienē, bet bija brīži, kad man bija ļoti, ļoti nepieciešama mana mentora palīdzība, un tad mēs tikāmies tiešsaistē. Bet atslēga šim visam noteikti ir regularitāte. Nekādā gadījumā nevarētu ieteikt, ka būtu jātiekās rētākā reizi mēnesī. Manā gadījumā mēs tikāmies, manuprāt, pat 2-3 reizes mēnesī, jo vienkārši tas atbalsts un tā izaugsme nekad neveidosies, ja kaut kas nenotiks regulāri. Tāpat kā mācoties, tāpat kā mēģinot pieredzināt sevi pie kādām jaunām īpašībām vai pie kaut kādām jaunām tendencēm, tas jādara regulāri. Tad šis neko neatšķirās un ir tieši tāpat. Aicinu arī nebaidīties mentorējumos rakstīt saviem pasniedzējiem, atgādināt par sevi, ja varbūt mentors ir aizmirsis vai aizstrādājies, vai viņam ir kādi citi darbiņi, kas ir jādara, un viņš nevar jums atbildēt tieši konkrēti tajā brīdī. Un vislielākais mans aicinājums ir būt saprotošiem un būt atbildīgiem, neignorēt savu mentoru un noteikti
uzturēt šo saikni, un ja ir sajūta, ka varbūt gribas pārtraukt šo procesu vai šī programma vairs nav domāta jums, tad noteikti aizrakstīt savam mentoram, pateikt paldies un noteikti paziņot par to, ka mēs izbeidzam šo sadarbību, jo bieži vien dzirdu arī no saviem kursabiedriem, ka vienkārši pārtrauc un vairs nerunā, un tad man šķiet, ka ir tā nesapratne, un varbūt mēs tad arī nevaram attīstīt šo programmu augstāk un labāk, jo ne no vienas no otras puses nav īsti sapratni, kas tad īsti ir noticis, vai ir kaut kādas problēmas, vai tieši otrādāk tā ir vienkārši apstākļu sakritība. Tā kā man personīgi ir bijusi ļoti laba pieredze ar savu mentoru, un es ļoti daudz ko iegūstu no savu mentoru. Es noteikti vēlētos arī turpmāk, tad, kad man būs tāda iespēja, kad būšu absolvējis augstskolu un būšu ar gan lielām zināšanām. Es labprāt dalītos arī ar citiem studentiem un palīdzētu viņiem rast gaismu tuneļa galā, iesaistoties kā mentors. Jo man šķiet, ka tā ir tāda ļoti laba prakse, kā gan pilnveidot sevi, kā darbinieku, kā cilvēku, kā personību, gan tā ir lieliska iespēja palīdzēt tam mazajam un vēl nepieredzējušam cilvēciņam atrast savu ceļu un veicināt viņa izaugsmi. Un man liekas, svarīgākais ir nebaidīties, ka mums trūkst kaut kādas pieredzes vai ka mēs neesam zinoši vai ko tad no es, bet mēģināt krist, mēģināt vēlreiz un noteikti nepadoties, jo man šķiet, ka tam otram cilvēkam, kas meklē mentoru šajā brīdī, tas noteikti var palīdzēt jebkurā gadījumā, pat ja jūs vienkārši esat blakus un vienkārši atbalstat emocionāli un mentāli, jo, lai arī mēs visi esam gājuši skolā un universitāte jau ir tāds augstāks posms mūsu dzīvēs, tomēr tas ir vienalga kāds jauns posms, jauns ceļš, un bieži vien viņš sakrīt arī ar daudzām citām dzīves pārmaiņām. Līdz ar to mēs studenti brīžiem jūtamies nedaudz apjukuši un nedaudz neizpratnē par to, ko tad mums sagaida un kā tad labāk būtu darīt, jo nav jau īsti vairs skola. Ir tā saucamā pieaugušo dzīve, un tieši mentors ir tas, kas, man liekas, var mūs nomierināt un pateikt, hei, viss kārtībā. Tu esi tajā pašā dzīvē, spēle turpinās un viss ir daudz vienkāršāk. Līdz ar to aicinu visus tos, kam ir ar ko padalīties, un visus tos, kas ir gājuši cauri šim ceļam, dalīties savā pieredzē ar studentiem un palīdzēt viņiem rast savu ceļu šajā dzīvē. Man liekas, tā ir ļoti forša lieta, ka Visaba piedāvā šādu iespēju pieteikties mentoru programmai, un ja man būtu vēlreiz jāiestājas pirmajā kursā, es domāju, šis būtu aspekts, kur es noteikti nemainītu, un es vēlreiz pieteiktos mentoru programmai un vēlreiz izvēlētos savu mentoru, jo tā sadarbība tiešām bijusi ļoti forša un ļoti liederīga visādos dzīves aspektos. Līdz ar to es noteikti negribētu, lai cilvēki no tā baidās, un lai viņi domātu, ka tas ir kaut kas nereāli grūts vai nereāli nesaprotams. Tas viss ir tikai un vienīgi, lai palīdzētu mums atrast sevi šeit un iespējams arī palīdzētu mums turpmāk karjerā, jo tieši mentors ir tas, kas var ieteikt kādus foršus knifiņus, kādas foršas iespējas, kuras mēs šobrīd vēl nevaram saskatīt vai saredzēt, jo mēs vienkārši neesam ar tādu pieredzi. Un noteikti varu teikt, ka mans mentors ir man iedrošinājies iesaistīties zinātniskās konferencēs, kas man vispār šķita nereāli, jo es sevi netraktēju kā zinātnieku. Man liekas, ka tas vispār nav mans. Tā man likās pirms tam, bet īstenībā tā bija viena no foršākajām pieredzēm, kāda man ir bijusi. Un tieši pateicoties gan mana kursa darba vadītājai, gan manai mentorai, es jau pirmajā gadā varēju dabūt 2. vietu šajā konferencē, kas man tajā brīdī likās vienkārši nereāli. Bet tas prieks un sajūsma, ko es tad guvu, bija tik patiesi un tik bērnišķīgi, ka es noteikti varu pateikties par šo tikai vienīgi savam kursdarba vadītājam, mentoram, ka viņi man iedrošināja to izdarīt. Līdz ar to es uzskatu, ka mentors var arī mūs iedrošināt spērt soļus ārpus mūsu ierastajiem rāmjiem un palīdz mums noticēt nedaudz vairāk sev nekā varbūt mēs ticam sev tajā momentā.